Labdien! Šī ir mana otrā video rokdarba dienas grāmata. Kalendārs rāda 2025. gada 30. decembri, tikpat kā gada izskaņa. Pavēlkam strīpu, arī es nolēmu šodien šai skaistajā saulainajā dienā parkā aiz loga zemklājas sniedziņu kārtu. Tieši tādu dienu, lai ierakstītu video, pavilkt svītru tam, ko tad es esmu sadarījusi decembrī. Taču pirms es to daru, gribu pateikt paldies visiem tiem, kas īsāku vai garāku mirkli ir skatījušies man pirmo rokdarba dienas grāmatu, tie uz šo brīdi 32 skatījumi. Paldies tiem 4, kas piesakoja man šai mēnesī. Un arī pirmajam komentāram zem manas pirmās video dienas grāmatas. Paldies! Es pat esmu ļoti kritiskā par savu pirmo video dienas grāmatu. Tur viss tās niansītes es te neklāstīšu, kāds es pati redzu. Protams, viņš par garu viennozīmīgi, bet es arī zināju, ka viņš būs man tik garš jau sākotnēji. Un tā, bet centīšos šo otro tik garu netaisīt, un tāpēc īsumā tur būs par adījumiem, būs par izšūšanu, būs arī šis tas, ko cits tāds lietiņas, ko esmu sadarījusi decembrī. Tātad sāksim ar adīšanu, ar mazajām formām. Tās būs, pirmās būs man zeķis. Tapušs gatavs. Tagad precīzi vairs neatceros, kad es viņu sāku. Šis man ir zeķu restarts. Kaut kādā 21. vai 22. gadā uzadīju zeķi, dzija te ir Novita. Mana etiķete nav saglabājusies, bet tās ir tās mumīšu, ar tiem uz etiķetes, tur tie mumīši uzzīmēti ir somu zīmola Novita. Tur ir 225 metru uz 100 gramiem. Man bija uzadīts zeķis. Es neatceros, kā precīzi, nezinu to rakstu saukt. Vienmēr sakot, tur ir raksti tāds, kad ir viens labisks, viens kreilisks, viena rindiņa, un otrā ir labiska rindiņa. Kā laustais sviķelis vai kaut kā tam līdzīgi. Un es viņas biju uzadījis stipri par platu sev. Kaut kā, kad viņi nebija izmazgāti, es to tā nesapratu, ka viņi man būs pa platu, bet ievilku kaut kādos apavos vai mājās staigāt čībās. Viņas bija dikti plats man sanākuši, un tā viņas man tur pa skapu mētājās, un teicu, ko te krāmējos, un domāju, kaut kas tām zeķēm jādara ir, un tad ņēmu, izārdīju un pāradīju. Man bija 2 ficītes, un zeķīšu gatavais svars ir 102 grami. Adīju no augšas uz leju, es principā adu tā pavarasts papēdis, kā savulaik man vecmāma mācīja. Tāds pagaršs stulmus gals ir un tā dzīve man te palikusi pāri. Adītā ražotājs iesaka adīt ar, ja nemaldos, bija viņam ar 4 mm adatām iesaka adīt, uz etiķetes bija rakstīts, tā viņa raksta, es te apskatījos, jo man etiķete nav saglabājusies dīvainā kārtā, es parasti viņas saglabāju, lai pie atlikumiem ir ko pielikt, lai pēc kādu laiku, ja es skatos, es atcerētos, kas tā ir pa dziju. Bet es adīju ar 3,25. Parasti 2x2. Tā, noraukums ir tāds, man pa spirāli patīk, viņš tā uz 4 adatām es norauju, pirmā rindā 2 sādu, otrā rindā nākošos 2, un tā pa spirāli turpina 2, un tad tas man tā patīk, viens no maniem, kā teikt, topa noraukumiem. Tā. Tad ir otrs gatavais mazais darbiņš, tas ir dūrainīši. Adīti ir no Limbažu tīnes, zaļā un
zaļā dzija cimdiņos ir trīskāršais, kaut kā no sākuma nepievērstam uzmanību, kad viņi man ir rupjāka, kad pret kaut kā, ko es te paskatījos, kaut kas man ne tā, bet, nu, ir trīskārtīgā paņēmusies zaļā, šitās dzeltenā un brūnā ir divām kārtām. Protams, viņa ir asnāka, bet es nezinu, kas man bija uznāca, ka es nepamanīju. Man arī tāda zaļa man nebija divkārtīga un jaunu pirkt es negribēju. Un tāpēc noadījās man viņa tāda te, kas te mums te cimdiņiem ir. Cimdu rakstu es ņēmu no grāmatas, kas ir Suitu novada mantojums. Viņa tāda, nu, varena bieza tāda tā grāmata ir. Viņa ir iznākusi, nezinu, 2 gadu atpakaļ. Nu, samērā jauna tāda ir grāmata. Man viņas nav, es viņu tur, tā kaut kas man te sāk tavas te, tā, Suitu novada mantojums, Suitu pirkstaiņu un dūraiņu, tā viņi tur saucās pa kurzemnieku modei. Noraukts ir uz 4 arī adatām, katrā rindiņā. Tas, kāpēc grāmatas ir tā, pirkstiņš arī 3 vietās noraukts, ir otra pusīt pirkstainītiem ir šāda. Varēja arī adīt par riņķi to rakstu, bet man tur kaut kas man tur bija, tagad jau es neatceros tik precīzi, bet sanāca, kad vai nu par šauru, lai raksts man būtu, vai tad, nu, dikti plats atkal. Tālūk, tāds pirkstainīts, dūrainīts, pareizāk sakot, jā. Kopējais tur ar visām krāsām, 3 svars ir 74 grami dūrainītim. Tā, tas ir otrs mans gatavais darbiņš no adījumiem decembrī. Un tad man ir arī restarts veste, kas ir adīta oi, kas man te nobruka, tāds stāvi, ko tu šodien te staigā savu dzīvi. Tā, mainīsim vietām. Nu, Dievs ar tevi, ko tu te neturies tagad? Kas man nav pieskrūvēts? Tā. Veste. Šis arī man ir restarts. Man bija nopirkta dziešīta bēšīgā. Es izradīju. Tas arī kaut kāds 21. 22. gads kaut kur tāds varētu būt. Un man pietrūka apkaklei un rokriņķu apstrādē. Un tas bēšīgā dzīve bija tik daudz, ka, nu, nepietika. Un man tā apakšmala bija izradīta arī, tas valnīša daļa man bija tāda diezgan tāda paaugsta, uz kaut kādiem 7, kaut kas tādiem centimetriem viņa man bija. Un līdz ar to tad es arī nevarēju tāds pašaurs taisīt tos kakla izgriezums, rokriņķa izgriezums, un man tik daudz dzīvi, nu, visādā ziņā man tikai vai nu kaut kādām pusotram rokriņķim, vai tikai apkaklei kaut kādai necilai sanāca. Tai veikalā, kuras pirkt to dzīvi, vairs nebija viņas pieejams, un tad es paņēmu pa vienai ficītei šāds te, tagad es nezinu, vai tā krāsa tur, viņa tāds pelēks un tāds, tā grūti saprast, tagad saulītes spīd virsū, tāds lilīgs, lilīgi rozā tāds viņš vairāk, tāds, kur man te tā labāk varēs redzēt. Viņš tāds arī nepār.
tas pelēks un tāds, jā. Bet tad es tagad neatceros, jo patiešām es, ko pieminēju arī pirmajā video, kad es neatceros vairs, kā es tur adīju, bet man nepatika tas rezultāts, kā tur es to apkaklēju, un man izskatījās, un tie rokriņķi ar šīm te krāsām, un tā bēšīgā tur bija salīdzinoši maz. Un es ņēmu un izārdīju visu to vesti ārā. Vesti adīti ir no Dzijas DMC zīmols artikuls Holly. Tā, pēc sastāv, tā man te tās etiķetes, lai es varu atlikumos ietīt iekšā. Tur ir tā, merino 75, zīds 20 un 5% kašmira. Un tas tā, kā te bija tas viņam, tas 50 gramos ir 116 metri. Iesaka adīt ar ko mums tur iesaka, ar 4 mm adatām. Es arī tā adīju, lai gan valnītes adīšanā izmantoju arī 2 mm un 3 mm, uzmetu ar 2 mm, tas saucamais itāļu vai fabrikas uzmetums. Tālāk no stabilizācijas riņķis nodīja ar 2 mm adatām, un tad pašu valnīti adīja ar 3 mm adatām. Te man sānos ir tāds šķēlumiņi izadīti, viņš te dubults adījums ir šais te šķēlumiņos abās pusēs, un arī priekšā, kur ir šis rievotais adījums, esmu adījusi papildus rindas, jo atdot rievot tā rakstā, man tas paraudiņš nav saglabājies, vai es viņu tagad neatradīšu uz sitienu, kur viņš man ir. Rievotajā rakstā, tā paraudziņā bija ļoti labi redzams, man bija izadīts, kad viņš ir īsāks augstumā, kaut gan rindas vienāds nekā tais pašā spīnēs, un līdz ar to es šeit adīju papildus rindas, lai tas vidus nerautos uz augšu, ņemot vērāk arī vēl, kad man ir bijis tā kaut kad agrāk adītā vestē, kad man ir tas V-veida izgriežums, bet tur bija visa vesta adīta tikai labiski, un tad pat arī jādod šo te, kaut kā man te bišķiņi rāva uz augšu to vidu, un tāpēc es adīju tās papildus rindas. Pleci man ir slīpumi, protams, ir adīti un sādīti kopā, bet tas 3 adatu princips. Tā ir sādīts kopā, viens un otrs. Te es sādīju kopā plecus, es izmazgāju, un tad es sadīju priekšpus un mugurpuse ir vienādas ar rakstu, un izmazgāju, un tad es sadīju rokriņķus un kakli izgriezumu. Rokriņķos arī es iestrādāju šīs strīpes, tāpat kā priekšpus, apakšmalai, jā. Es viņu pat tā, kad es viņu izadīju, es viņu pat uzliku uz pleci, uz pakaramā, man tāda paplats, lai viņi tā kā arī nostiepjās zem tā savu svaru, tā apkaka, lai tad es saprotu, lai viņi tomēr man kaut kur neraujās, un es viņu tā varu salīdzinoši precīzi izdadīt. Jā, es te nomērīju, cik man tā līnija ir, un pēc valnīša es aprēķināju, cik tad man valdziņus te vajadzētu, lai viņa tā smuki ieguļās, un tā es arī uzmetu priekšpusēji tos valdziņus, cik man te ir rēķinot pēc valnīša, tā es tad arī uzmetu te, jā, tos valdziņus. Mugurpusē man bija atvērtais, es nebiju noraukusi neko, es vienkārši no tiem valdziņiem
turpināju arī apaklīt adīt ir 3 mm adatām. Pēdējās rintas gan es laikam te adīju ar vai nu 2,5 vai 2,5 vai 2,75, es tagad gan vairs neatceros, neesmu pierakstījusi to. Faktiski man 4 izmēra adats ir izmantots. Un arī nobeidzu sašujot ar adatu. Gatavā izmēra svars man ir 425 grami, un viss smieklīgākais ir tas, es ilgi nevarēju atrast šo te bēšo dzini vienā veikalā, viņas nebija izpārdots un tā. Kad es atcerējos, ka es iepirkos kādos rokdām veikalos un atcerējos par šo dzīvu, ka man viņas tā kā pietrūka un pārbaudot, vai tomēr nav piedāvājumā kādā no veikaliem parādījusies, kur es zināju, kuros tirgo šo dzīvu. Un ka bija es nopirkumu, teorētiski man pietika varbūt ar vienu, arī 2 maksimums ficītēm. Es paņēmu 3, lai ir, kā teikt, bez stresa. Un tagad es izadīju, man paliek pāri tie paši 150 gramu, ko es esmu piepirkusi. Ļoti smieklīgi tas ir. Es nezinu, vai nu man toreiz bija vairāk pīņu, es nezinu, vai viņi bija platāki man. Varētu būt, ka bija vairāk pīņas, jo pīņas tomēr ņem to dzīvi. Vai bija garāka? Viņa man nav aplam, viņa tāda līdz viduklim nav, viņa ļoti gara. Vai bija man par vienu šo te rombu vairāk, es biju izadījusi. Es tagad vairs neatceros, man nav nekas saglabājies no pierakstiem, kā es esmu sadījusi. Varētu vienīgais izskaidrojums, ka viņa bija vai nu biškucīta, viņa bija platāka. Viņa ir pietiekami brīva man tāda, bet vai viņa bija vēl brīvāka nekā es tagad esmu uzadījis, bet man tie 150 grami ir palikuši pāri, un palika šī te tāda blāvi lila un tā pelēkā. Un cepuru odarēs, es dubultās cepurs kaut kur odarēs kādam varēšu izadīt. Tā, tas ir mani gatavie darbi, un teiksim tā, decembris kā vienmēr jau ir tāds stipri, ka mazāk laika tam tādām lietām ir, bet kaut ko jau darīt, arī ir jauni darbi uzsākti, iesāktie projekti, tie arī mazās formas, tā zeķis man ir, tā zeķis tiek adīts, tā. Galvenais, tu tagad nepazūdi. Tā, zeķes tiek adīts zeķu dzīja, tā, kur man tagad tas ir iekšā, kur te viņš ir. Tā, tā, tiek adīts no šādas te dzījas. Tā, es te gan viņu arī te ņemos, adu 1x1 labiskais grieztais sveķelīts. Tad es atradu vienu, it kā, te man ir kaut kādi 80 valciņi. Pirmais variants, šis man ir otrais variants jau arī, adīju ar 2 mm adatām. Adītā, viņi te gan iesaka rupjākām adītu ražotājs 2,5–3 mm. Es adīju ar 2 mm. Pirmo variantu uzmetu 80, cik es uzmetu, 82 vai 84 valdziņus. Adīt sāku un līdz papēdim ar domu man vajag samazināt, tā kā beidzās šai sadaļā no valnīša līdz papēdim, man tā tad jāsamazina ir līdz 60 valdziņiem, 24 valdziņi jānorāju. Es tādu kā darīju tā, bet, sāku adīt papēdi un piemērīju un sapratu, ka man nemaz kājā viņi nelien, tā kā jau bija acīm redzam, ka man kaut kas nav riktīgi. Tad es izārdīju, pārgāju uz, cik man šitās bija, 2,25. 2,25, bet es tagad skatos, man arī bija doma līdz tiem 60 iziet, bet es tagad neesmu, man ir tagad
66 valdziņu uz adatām. Un tagad pat skatos, ka man tomēr ir tāpat tā šāra. Nu, te ir visi grieztie valdziņi, te arī šī te pīnīte kaut ko droši vien savelk. Lai gan te ir arī, nu, caurumiņi, tāds kaut kāds bišķiņ mežģīņots viņš ir uz, bet vienalga viņš man savelk. Un man tāpēc es tā domāju, ka es laikam attārdīšu, un tad starp šais te, es samazinājumu valdziņiem taisu šais te krēliskajās valdziņos. Un te man šitie marķieri, kurus esmu norāvusi, bet man laikam ir jātārda, un šie te 6 jāpiedod atpakaļ, un tad paliks man te platāk tā krēlisko valdziņu rinda. Vienīgi man mulsiņ, ka šitā tāda šaura, bet, nu, nezinu, jā. Vai nu tad jāpaņem ir kaut kāds vēl citu raksts. Es apskatīšos, kas tur man ir, kādu citu varbūt raksts paņemt. Tad viņš arī savādāk tad var vilkt. Tā kā tā, te es tā darīju tāds adu un ārdu, bet, nu, tas, kā teikt, nevajag jau uzvedīt, lai pēc tam stāv skapī, kā man tās pirmās zeķes gatavās, ko es rādīju, ja viņas nostāvēja. Tā galvenais man šito te nesajaukt rindu skaitītā, cik man te nodīts, kuram izstrādājumam, kurš skaitītājs man ir. Tā, tas iet atpakaļ. Un tad otrs process, arī mazā forma. Tā ir dzija, kas ir Regija. Nē, Regija Premium. Te ir ar zīdu, kas ir tā zeču dzija, viņiem 4 diegu. Tur ir, kas tam mums tur ir, tā, kur mums te ir, kas lācītiem vēderā uzrakstīts, viņi citreiz, šitien viņi te raksta. 55 vilni, 25 poliemiets, 20 zīds, jā. Otrā krāsa. Tā. Šeit kas tam man top? No šīs dzijas man top, tas ir eksperiments. Nezinu, vai vispār būs gatavs un beigās izrādīšu. Te es veselu dienas pavadījusi verot pērles, no tās pašas iepriekš pieminētās suitu pirkstāņu dūraiņu grāmatas. Es paņēmu par paraugu vienus pirkstāņus baltus, kur ir izvadīti. Protams, tur nav nekādas pērles, bet es tā esmu savērusi, redziet, pērles virsū. Man te būs pirkstāņi. Nu, tas nav, tā kā ada maučas, tad ada šādā te veidā, jā, tad tas adījums, jā, nu, šitā tiek adīts, nevis tā kā pirkstāņus uz augšu, jā. Es esmu adījis kādreiz cimdus, kur man valnītī ir pērles iestrādāts, bet tad es jums noadīju šādi te, kā mauci, un tad uzņēmu valdziņus no eģes maliņas uzņēmu un adīju tālāk cimdiņu. Šitien es pamēģinu, un viņš man iet krēliskajā no labās puses adījumā. Ar 2 mm adatām adu. Sākums, jā, tā lūk, tāds balts viņš, bet viņš ir tiešām, tas ir eksperiments man iet, es nezinu, kā man tur beigās viss sanāks, un vai vispār sanāks, un patreiz tāds darbiņš, jā, top, pavisam maziņš ir. Tā, tas ir projekts. Un tad man tāds vēl projekts ir, kas grūti, pat es nezinu, vai viņu rādīt, tamborēšanu. Man te uz Helovīnam kad mājās man te dekori bija tur, kur man tagad ir Ziemassvētku, tā tamborētās sedziņa ir mans vecās mammas, bet domāju, ka varbūt man vajag mazāku. Un to es biju domājis, ka es ātri uztamborēšu baltu sedziņu, šādu pašu rakstu, tikai no smalkāka diega, un iesāku no kur man tas etiķetīt ir, no 20. numura DMC, šāda te kokvilnas diedziņa, kur 100 metros ir 100 gramos ir 733 metri,
kaut kas man te bija tamborēts, un es viņu tad iesāku, bet es viņu tagad neesmu arī kādu nedēļu vairāk, 2, nē, decembra 1. pusē to es darīju. Tā ir tāda sedziņa, viņa tur, tā šādi raksta, es kaut kur internetā, es nezinu, vai Pinterestā vai YouTube, kaut kur es atradu tādu, es to schēmu esmu uzzīmējis sev, un to principu, kā tu radītu viņu papli, tur, tā kā tā, tad būs tāda balta, ja, kad es viņu pabeigšu, kaut kad jau pabeigšu. Tā, tie ir visi man aktīvie, tā kā vairāk vai mazāk aktīvie projekti, kā nu kurš. Tā, bet jau pirmajā video es pieminēju, kad es gribu adīt sev Lina kleitu, un tas ir nākošā gada radījumiem. Tā mēs radīšanu, pāriet varam pie plāniem adīšanas. Nākošgad es gribu uzsākt, jo šogad man vairs laika nesanāks atlikušajās dienās šādu te Lina kleitu. Šī kleita nav adīta no Lina, tur links ir, bet links tur ir, tātad pēc apraksta es viņu Ravel arī pirku, tā ir, tā, kur te autori tagad teicu uzreiz, Natālija Pelita, tā ir ukraiņu attītāja, dizainera, kleita Avalīna, viņai izsaucās. Tātad viņa ir radījusi to kleitu no dzijas, kur ir 50% līns, 30 kokvilna, 20 tencils, 350 metri, 50 gramos, un viņa radījusi 2 kārtās ar adatu 2,75. No apakšas uz augšu papla tā kleita tiek adīta. Man bija nopirkts līns, kur es arī gribēju realizēt kleitā, un bija iesākus arī tur, bet tad es sapratu, ka tā dzija tam modelim, ko es tur biju iesākusi, kaut kur arī kaut kādā YouTube atradu, īsti nedara. Kad es lasīju to aprakstu, es nepievērsu uzmanību, ka tā kleita tiek adīta 2 kārtās. Es uzadīju paraudziņu 1. kārtā, man ir Lina dzija 650 metri, 650 metri uz 100 gramiem. Viņai tas sanāk ir 750 metri, tā, ja sanāk viņai 2 kārtās, 700 metri viņai ir uz 100 gramiem, man ir 650, man tā tad ir rupjāka dzija. Man bija uzadīts paraudziņš 1. kārtā ar 3 mm adatām, ar 2,5 un 2,75, bet viņa, ir ļoti caurspīdīga un arī, pēc blīvuma nedara man, protams. Tad es saliku 2 kārtās, šāds te pavadiens, 100% līns. Šis ir izmazgāts arī, jā. Tad es saliku 2 kārtās un te uzadīju arī tāpatās ar tām pašām 3 mm, 2,75, 2,5 paraudziņu uzadīju. Pēc visu spriežot, laikam būs man pēc tā blīvuma jādara vai 3 vai 2,75. Es esmu tā atzīmējis tos 10 centimetrus, kur man ir, tas 2,5, tas ir ļoti blīvs, bet laikam ar 3 es izdomāju, ka tad man jāda, ar 3 pareizi, jā. Es esmu izlēmusi, ka es adīšu ar 3 mm adatām. Protams, te arī vajadzēs kaut ko apakšā tomēr šūt, jo viņš nav tik blīvs, un es neesmu vairs tik drosmīga, lai tā bez apakša kleitas staigātu. Tā, un atsevišķi esmu uzadījusi šo te mežģiņu rakstu, kas kleitai iet apakšmalā, un es viņu uzadīju papli, arī ar 3 mm adatām. Bišķiņ man tā apakša tāda,
es it kā meklēju tos dažādus tos uzmetumus, lai viņa, jo līns nav elastīgi dzīve, kā mēs zinām, un viņu neko daudz nepastieps, un mežģeņa raksts, viņš tomēr aiziet trapecē uz augšu, jā. Es vēl te neesmu rēķinājis, es viņu arī esmu uzadījusi, te 6 raportus raksta paņēmu, ja nemaldos tā, kur te man tagad sanāk saskaitīt tā. Nē, ne 6, cik es te kā tu tas raports bijis, tagad jau vairs neatceros. 1, 2, 3, 4, nu jā, 6 raportus paņēmu un adīju papli. Es ar čatu GPT, mēs cīnamies un cenšamies saprast, cik man vajag uzmest, lai es tieku tajā izmērā. Blīvums, protams, man nesanāk, bet, es mēģināšu, tas arī būs eksperiments ar čatu GPT kopistiski. Nē, laikam ar kapilotu es pārgāju, jo čat GPT man tur ieteica uzmest, kas man vispār pamaz būtu. Es nezinu. Viņš man tur visu piemāni, un tad es pārgāju kapilotu, un kapilotā es sapratu, ka tur šai gadījumā man tur tā saruna veiksmīgāka bija. Tā kā tas ir mans, var teikt, janvārī es esmu atvaļinājumā, un tad janvārī es arī pieķeršos. Galvenais iesākt. Tad es adīju ar šādām te 2 tos paraudziņus ar šīm tadatām. Šīs man arī ir decembra pirkumos 2,75 un 2,5 80. Šī nav viņas skrumjās, viņas ir drātī. Un trīnieks man ir siaknit. Siaknit adatiņas trīnieks, ar kurām tad es arī izskatās, ka varētu arī adīt šo te savu darbinu. Tā. Un tad otrs projekts, kur es arī gatavojamies vasaras sezonai, ziemas tur skapis. Tā, un tagad šis, viņš prāda pavisam citu zaļo man. Viņš jums rāda tādu smaragdu zaļu, bet viņš man ir, nekādu vai kādu viņš tur pāva zaļo, viņš laikam rāda, tā pareizāk būs. Bet man ir tāds veikalā, viņa bija apsaukta par viridis, nezinu gan, ko tas īsti nozīmē, kā tos zaļos toņus tur. Tā ir kokvilna ar zīdu. Man tracina pirkts internetu veikalā, mūsu vienā no dzīvi veikaliem, un viņi izplēš etiķeti. Ja es nesāku adīt uzreiz, un ja man nav nekur pierakstīts vai saglabāts tas pirkums, es neesmu izdējusi uz e-pastu, kur es esmu pirkus to dzīvi, tad vēlns tur pēc 2 gadu, ja tu neesi sācis adīt, tu nespēsi to atcerēties. Tā, te ir 70% kokvilna, 30% zīds, 670 metri uz 100 gramiem. Man ir 0,5 kilograms, es gribu kaut ko vasarai. Vai tādu jaciņu. Man te tāds kaujas nopirkt to dzies, te arī uzadīju tādu paraudziņu ar domu tādu valnīšu paraudziņu, pareizāk sakot, tikai uzadīju. Man ir doma tādu valnītu un tālāk adīt labiskajā. Vai arī no augšas reglā nodīt. Es tā vēl īsti neesmu izdomājis, ko es adīšu ar šo te, un neesmu arī nekur pieķibinājusi ar kādām adatām, es to esmu adījusi. Gan es tagad, bet krāsa galīgi garām ir. Tā, ja es viņu te nolikšu, un tā saule spīd arī, nē, viņa ir tāda pavisam cita zaļuma krāsa. Nav man nekur. Ko es te varētu pielikt to klāt? Te pielikšu šito te klāt. Nē, viņš arī nerieģē. Labi, Dievs ar viņu. Man būs tāda vasarai adījums. Tā, lūk. Tā. Pusstundi jau klačojos. Nu tā, ar adīšanu tas ir viss. Izšūšana. Tā. Sāksim ar izšūšanu. Man visi lielie tie izšūšanas darbi, man ir tā diezgan apjomīgi. Un tad man gribējās kaut ko maziņu, un man ir tāda maza darbiņa, un ar cerību, ka es arī varētu viņu pabeigt. Man gribējās kaut kādu finišu. Arī decembrī, un tad es izvilku no krājumiem šādu te Just None. Šādu te
kubu, nu, tā kā adats pilventiņš kaut kas tāds, tas ir domāts, tāds skaists. Te nāk līdz tāds pērlīts, tāda limitēta Ziemassvētku kolekcija. Tālūk. Un šuju es uz kanvas. Tā, kāda man tā kanva te man nav. Bet viņa ir 3/6 laikam. Un tie spīdumiņi. Un es tās ielaidusi kļūdas. Es tiešu, un es sapratu, ka man ir grūti šūt. Ka es nevarēju šīs te audumu, man ir tur kļūda ielaist, un man arī grūti bija. Viņa ir ar tiem, kaut gan man ir vēl viens darbs ar tiem spīdumiem audumā, bet man tur nav problēmas šūt. Bet šitai man bija, viņa laikam ir mazāk 36, 36 laikam kauns, tas ir, tas nav 32. Un man viņa, nu, bija grūti man ar viņu šūt, un es viņu pametu, bet man gribējās vienalga kaut ko pabeigt. Un tad es līdu vēl savos krājumos, un salīdzinoši nesen man arī nopērts izšūšanas komplekts. Šāds te. Vervako, tas man šķiet beļģu zīmols. Šāda te vasara, gatavojamies arī interjerā vasarai, ne tikai apģērbā. Bāka. Tā, kas tad mums te ir te? Runci neapgāz. Danger. Danger. Einos no turienes. Tā. Tā, te ir, jā, nu, es viņu arī pabeidzu, te jau var izņemt ārā. Te šim te darbam vēl sērijā, ko es žabinos to plēdu. Tā, šim te darbam viņam ir arī vēl tāds kompanjons. Man viņa nav, es viņu tikai pamanīju tad, kad es nezinu, vai tai veikalā pat viņš bija. Man it kā ir viens rāmītis zils nopirkts, tieši, kur es varētu tāds ielikt kaut ko tādu jūras tēmu. Viņš tāds dienvidu jūras, vidusjūras zilais, tas tons, es viņu tā saucu. Un es viņu uzsāku tad decembrī un veiksmīgi arī pabeidzu. Tātad komplektā nāca šī te Aida 16. Nē, kas te viņam bija? 14. kanva DMC Aida. Raksta, ka gatavā darba izmērs ir 18x21, bet es tā saprotu, ka tas ir, viņš izšūms nav tik liels, izšūms ir par kādu centimetru uz augstumu un platumu mazāks. Viņi laikam domā, nu tās brīvās malas, lai tad, kad tā kā rāmītī tu ieliec, tad ir tie 18x21. Un tā es viņu izšūtu. Te ir krustdūrieni divās diegos, šiten ir puskrusti un šie te galvenie varoņi un bāka un namiņš ir arī ar atpakaļ dūrienu izšūti. Tur ir 19 krāsas šim te mazajam darbiņam, ir arī viens franču mezgliņš, šitai kājai atstiņā, te ir franču mezgliņš. Diezgan ātri man izšuvās, nāca šāda te instrukcija, tāda un tad es tā diezgan tā paliela, nebija problēmas to visu izdarīt, un nekādas tur palīgi ierīces, lai izšūtu un iedurtu diegu adatā nav vajadzība, nebija vajadzīgs tā. Tā lūk, un tad man otrs darbiņš, ko es arī aktīvi izšuju, ir Wintercat Sampler, tas ir šis te zīmols, tā, kur te man titula lapa, ne, man kaut kāda lielāka titula lapa vajag pameklēt, tā, kur te man ir lielāka tā titula lapa, kur laikam, ne, tā arī nav titula lapa. Viņu esmu likusi. Tā. Nu tā tas laiks iet uz priekšu. Rekordus tā. Tā. Pagājušajā pirmajā dienas grāmatā, kad es rādīju, man bija izšūts apmēram šādi te.
no šitās uz šito pusi man bija izšūts. Es izšuju no augšas uz leju. Šādi te izšuju. Un šobrīd man jau tā kā, finišs vēl nav. Vēl tur ir diezgan ko strādāt. Tā kā re, kur ir šī te, kā viņas saucās tā puķa. Pasakiet, jūs man, es arī jums pateikšu, jā, tā, es esmu šobrīd šeit, šai te vietā, šo te man viss tad ir atlicis vēl izšūt, un atpakaļdūrieni. Tur ļoti, tur viss tās detaļas ir atpakaļdūrienā, tie ziediņi ir atpakaļdūrienā, un viss tās šitien te, tur, bet tur augšpusē ir tāds, nezinu, kas tās pa ziediem vispār ir domāti, tā es tā nesapratu, es nevaru iedomāties, kas tie varētu būt. Tie tur viss ir atpakaļ dūrienā apšūti, un tad tur apakšā runcis guļ. Viņiem ir šeit tā dizaineri Nancy Rossi, Cooler Classic Charts, Desiņu studijā, kā viņi tur, jā. Viņai ir tie 4 kaķi, 4 sezonas, jā. Man ir tikai nopirkts arī ziemas, vai es pirkšu vēl kādu šobrīd, es nezinu. Tā, tur ir 41 krāsa, Dimsī diegus, es te izšuju. Instrukcijā rakstīts ir, ka jāizšuj 3 diegos ir, bet es neizšuju 3, es izšuju 2. Man ir 32. Belfast Canva lina, ar spīdumiņiem, un ko es vēl par šo darbu, es ļoti ceru, ka es viņu janvārī pabeigšu tomēr, jo es viņu arī izšuju jau no 23. gada māja, jā, tā kā man gribētos viņu pabeigt. Es ceru, ka tas arī notiks ar maniem, un tad otrs darbiņš vēl, ko es tā kā izšuju, bet es viņu laikam decembrī tik ļoti daudz neizšuvu, nepieķēros. Tas ir šāds te Dimension Ziemassvētku rūtājumu, Ziemassvētku ciemats, kaut kā tā viņš saucās. Tā, kas te mums te ir? Te mums ir, tā ir zelta sērija. 6 rotājumi man, šim te man ir šim te jā, man laikam nav visi atpakaļ dūrieni, vēl šim te man nav pabeigts, un 6. man vispār vēl nav nemaz iesākts. Tur ir 6 ornamenti, katrs ornaments pēc apraksta ir, pēc instrukcijas, viņam ir izmērs piedāvā 8 x 12,7 centimetri. Kopā ir 35 krāsas, bet visas, netiek izmantotas vienā rotājumā. Ir diegas, kuras es laikam pat vēl neesmu izšuvusi, ir diegas, kuri man vairs laikam pat nebūs vajadzīgi tā, cik es saprotu, tur tā. Tālūk, tur nāk arī līdz tāds, tas viss tā mana organizācija, tur nāk kaut kāds tāds filts, tā kā domāts otrā pusē viņa apstrādāt, bet es laikam tādu, neizmantošu viņu. Instrukcija klasiskā, tur nekas, tie, kas strādā ar Dimension, jau visu zina, bet, tādas te tās instrukcijas ir viņiem krāsains. Diezgan tāds, nav vienkāršs darbiņš, ir pie viņa, ko, kā teikt, visi tie varoņi, te ir atpakaļ dūrieniem un tā tālāk, jo, kad izšuj, tu ir tāda tikai pleķi kaut kāda nesaprotam, un tā, kad tu iedod viņam uzšuj viņam to atpakaļ dūrienu, tad tie varoņi arī ir saprotam, ka tur ir puikas suns, ja tur nav atpakaļ dūrienu, tad tu nevar saprast uzreiz, kas tur ir, jā, tāpat kā tur skatlogots, tur tas riekskodis vai kas viņš tur skaitās un zirdziņš, tos tur no sākuma vispār tur nevarēja saprast, jā. Tā kā tas atpakaļ dūriens, protams, savu dod. Ir, ko viņiem tur piestrādāt, tā kā, jā, es neesmu palaidus, neesmu gan palaidus to svaļīgāk. Lūk, jā, tas man tāds darbiņš ir, kas man vēl, tad ir tas, man ir svētdienas darbi, kurus bet šis man ir tāds, es nezinu, cik ilgi es viņu izšūšu, un kā es viņu vispār varu kadrā jums parādīt. Tā ir vācu dizaineres, tā, sitienu neatceros, tā, kā viņai bija,
Tā, mandala. Viņai ir viņas daudz un dažādas. Tā dizaineri ir jau mīrusi. Tā, šitas man te. Šitas te man te. Šitas mani te. Viņa ir mirusi. Baltijas jūra šis dizains saucās. Te ir izšūts, te ir pērlīts, tik daudz. Tā, lūk. Te ir tā. Tā. Tas ir tas, ko es izšuju svētdienās. Tas ir tāds apjomīgs darbs. Tur bija kaut kā, viņš ir tā kā kvadrāta veidā, tur, ja nemaldos, bija kaut kādi augstumā, platumā, ja tā izrēķina, tur bija kaut kādi 140, cik tie krustiņi, tūlīt pateikšu. Lūk, te man ir, te ir tie diegi, tur ir, tur ir tā, tur ir, neesmu. Tur ir kaut kādi 42 sīdiegi pāri. Tad ir šādi te tie saucamie krāsotie rokām diegi. Nezinu, vai viņas tiešām ar rokām krāso. Tie te arī ir kaut kādi 11. Te zīda. Es viņas negribu vilkt ārā, lai viņi man te silk colorwork. Te ir waterlilies tie diegi. Un tad ir šādi te spīdīgie diedziņi te ir. Un tad ir, te arī ir tādi, arī ir citi, kas šitie bija dinkīdējs, jā. Tādi, lūk, te ir. Tie arī te kaut kādi 11 ir krāsas kopā. Nu, tāds, jā, iespaidīgs darbs, dārgs arī materiālos viņš ir, protams, sanāk, un te vēl arī ir pērles ir, nāk līdzi. Nu, nevis nāk līdzi, bet ir jānopērk arī pērles. Pērles te arī ir dažādi, te ir tās delika, jā. Delika, te ir kristāliņa, bikoni, kā viņi tur saucās. Kaut kur tad arī margrietiņa ir, vēl margrietiņa, kur ir margrietiņa, tur bija kaut kur margrietiņa arī. Protams, kad viņš ir gatavs, viņš laistās noteikti tām pērlītēm ļoti skaisti, jā. Tā, te man ir, tā, te ir tie diegi, tā, viņš ir, kur man te tas darbiņš ir, lūk. Bet es jau pieminēju pagājušā video, man ir pretenzijas pret šo tā. Tātad dizainere ir Martina Rozenberga, kā jau es teicu, viņa ir jau mirusi, viņa ir mājaslapa arī Chatelaine.net. Tur tā schēmas, to es tad, kad es pirku šo te schēmu, es tā kā to nebija tā izpētījusi un zinājusi. Man ir nopirka papīrā. Papīrs ir melnbalta schēma, un šūt pēc viņas viss šīs te atpakaļ dūrien, kur kādā krāsā, tas vispār, nu, par tādu naudu pārdot vienkārši kaut kādas kopijas, nu, tas nav foršs, jo darbs ir dārgs materiālos un liels, tā. Kur te bija rakstīts, cik viņam ir? Kaut kur te bija tā, es laikam ātrumā tagad neatradīšu to pirmo lapu, man te viss ir sajaucies. Cik te viņai bija? Bija kaut kādi pār 100, 140, kaut kas tāds bija reiz 140, ja tos krustiņus tā saskaitīt. Tur kaut kāds 25 ar kaut ko unces viņam ir. Es tagad nevaru atrast to lapu. Nu, kura šitai virslapā, jā, kā galvenā centrālā māja ir šī māja, tā cita māja, nevis tā kā man ir izšūts, aprakstā ir sākts ar šo te māju. Teorētiski, protams, to mandalu var turēt viņa kadrā teidā, mēs varam viņu pie sienas pielikt da jebkā.
Bet ja jūs man pārdodat un aprakstā man ir šī māja pirmā, tad es arī gribu redzēt, ka aprakstā viņa ir šai fotografijā arī uzlikta kā pirmā. Nu, protams, tas nav izšūšs, te nav izšūns, te ir vienkārši datorā kaut kas uzzīmēts vai kā roku uzzīmēts, es nezinu, un uztaisīts kopija paste, jā. Un tā schēma jau arī, nezinu, protams, es biju samaksājis naudu pirkt vēl elektronisko, kur arī es īsti nezinu, kāda viņa tur ir, vai viņa tur ir krāsaini, vai viņa tur melnbalta. Nu, it kā esmu dzirdējis, ka viņas tur ir krāsains ar elektroniskām, bet man nekādas programmas, kur izšūšanā es lietoju elektroniski, nav. Tāpēc es nezinu, es izšuju papīra schēmās, bet tad arī, jā, tas ir kaut kā tā nezolīgi, tomēr es uzskatu. Šādu darbu pārdot šādā kvalitātē. Nu tā, tas ir viss par maniem procesiem un plāniem. Nu, protams, lai plāni un procesi neapstātos, tad ir jāpērk. Saprotams, ka skapī jau vietas mājās vēl pietiek un var pirkt arī, kā teikt, vēl, ja, rokdarbnieks ir daudz tautu un mums ir savu diagnozi un es arī papildināju. Šeit ir tikai un vienīgi decembrī iegādāt zeķu dzija. Zeķu dzija klasiskā pēc sastāva 25 poliemītes. Nē, šitien ir 20 poliemītes. Šitā ir no Vitas, 7 brāļi. 2 dažādi. Te tāda brūna, tas kurkums krāsa vai kaut ko tādu varētu viņu apsaukt, tāda smuka brūna, man patīk tāda rudi brūna, un tā ir tāda vienkārši brūna, bēšīga brūna tāda. Un tos toņus, ja kādam tas interesē, 246, es nekad nepaturu prātā, kad YouTube'ā blogeri tās krāsas sauc 182 šai te. Viņa tāda rupjāk, viņa arī te, jā, ar 3 metri. Tas ir līdzīgi kā man tās Novitas, jā, viņiem tas sastāvs, izmērs ir, jā, 3,5 adatām viņi piedāvā adīt. Somu zīmols no Vita. Ko es te vēl varu? Ko tas te, tā. Tā, lūk, tās ir, un tad man ir, tas ir vienas zeķis, tad man būs šāds te nopirkts arī, kas viņa Prolana. Te gan ir tie 420 metri, klasiskais sastāvs, adatas piedāvā 2,5, 3, jā, te viņi tādu zeķīti plāno, piedāvā viņi, kas sanāk. Un tas pats, tikai bešķiņ cits tonis tāds, jā. Un tad zaļas nopirka. Šī ir labs zaļa parapā. Pārraidās. Zaļa, tā šitā smuki zaļa pārraidās. Kāpēc man to negribēja zaļu? Tas ir kopā ar šo te. Šis te būs viens zeķis, abas divas. Kopistiski. Nu, varbūt bišķiņi ir, jā, varbūt īstas zaļais tonis nav pareizais, un tā raibā arī viņi ir spilgtāk, te viņi tai saulē blāvāk parāda. Viņš ir spilgtāks krāsa. Varbūt tās tagad man to zaļo rādīs pareizāk. Nē, vienalga viņi rāda kaut kādu citu toni. Tā, un tad es nopirku 30. izmēra DMC, negribu ņemt čaukstas, atvainojos. Tur ir 1000 metri, 30. numura. Man tas ir manam kurzem kuldīgs tautas tērpam galvas sautam, man vajag tambūrēt. Te es nopirku tādu adīšanas. Tad ir divas skaitītājs nopirku, Lina Kleitai un džemperi. Man man ir 2 skaitītāji, bet viņi man tur ir aizņemt mazajos un tad es tos vēl nopirkšu. Un adats ir papildināja tās pirmīt, ko es rādīju, tās 2, un tad man vēl ir zeķu adatiņas 2,25 koku paņēmu, un čiagu 2 mm 80 grātiņā paņēmu, un paņēmu Lina Kleit, par cik sadīšu tām siekni, garāku drāti nopirku,
ko izmantot. Man ir īsāks, man nav tik gars. Un tad es kaut kur interneta dzīvēs caur Etsy Latvijā, viņš bāzējas Latvijā, tas ražotājs šāds te maija dekora 24 Etsy mājaslapā es nopirku zeķu mēru, jo man mūždien tām kā tur dāvaniņās vai arī, kad es tur radu uz iedošanai, tās zeķītes, lai saprastu, kādu izmērs es uzadījuši, tad man vienmēr jāmeklē kāds cilvēks, kuram ir lielāka kāja kā 38, 37 nekā man uz kādu, tad es esmu uzadījis kā to zeķi pozicionēt, un te es jau sen gribēju nopirkt, bet es vienmēr traucēju, nevienmēr ir kāds svešs cita kāja, pie kuras piemērīt, kas nav tāda pat kā man, tad es tā kā nopirku tādu vēl. Un tad nopirku marķierīši tādas te, man viņi patīk, jo viņi tur nav resni un tā. Nu, lūk, tas ir tas mans pirkums adīšanai. Un tad arī pirkums, kas ir saistīta arī šušanu. Par cik es jau pieminēju, ka es tur neredzēju. Te es nopirku lupu, izmēģināju. Viņa palielina, cik reizi viņa, tad 3 reizes, ja nemaldos, palielināja. Jā, 3 reizes viņa palielina. Tāda viņa pie rāmja pieāķējas, un tad viņa, jā, der. 10 eiro nav ļoti liela nauda. Es jau no sākuma tur skatījos uz lampām, varbūt tā sērtāk tā, nu, to lupu tur arī pie rāmja, tad, kā teikt, tur tā, varbūt nevienmēr ir ērti. Tad es nopirku tādu Murano, viņš tāds tumšs pelēks izšūšanas audums, 32. Kauns Murano. Svaigart, priekš šī te darba. Nē, šis nav tas darbs, ko es rādu. Tas nav tas, es ne to esmu izvilkusi. Vienmēr sakot, man Ziemassvētku rotājumiem nākošam gadam. Ceru, ka es viņus uzšūšu. Tur ir tādi 12 dienas līdz Ziemassvētkiem, tādi mazi zābaciņi, un tur 12 motīvi. Tas ir nākošais līdz Ziemassvētkiem gatavojamies. Un tad es nopirku šādus te vilkus. Un tai veikalā, kur es iepirkos, man gribējās, no sākuma es ieliku grozā šī paša Luka S zīmola magnoliju, tādu uz melnu fonu, skaists, viņš salīdzinoši jauns, tas komplekts, dizains viņiem ir. Bet ko es tur vēl skatījos, domāju, kas viņiem vēl kaut kas, varbūt kāds atlaids vai kas tur, es kaut kur decembra vidū pirku. Un es ieraugu šitos vilkus. Man ir 2 darbi, arī ar meža svēriem. Ir šāds te Dimension zīme mežā, mežonīgā zīme vai mežonīgais. Meža. Jā, te man ir pavisam maz izšūts. Es viņu neesmu šogad vispār šūsi. Iesākts ir. Un tad ir šis darbiņš, ir otrs, man ir tādu pūci arī ir. Tā, kaut kas te man ir vairāk laikam. Un šitai firmai Dimension ir arī vilki, bet viņi ir krietni mazāki pēc izmēra. Šitai man ir, es esmu jau no rāmja, biju uzlikts uz rāmja, bet tad es viņu noņēmu ar domu, kad es pabeigšu to Ziemassvētku rotājumus, ko es pirmīt tos 6 rādīju, bet es viņus nepabeidzu. Tā, es viņus izšuju no šitā gala, man rāmī viņš šitā te šujās sāniski, es te šuju, šī te, kur te man palika. Tā, šo te malu es esmu izšūsi. Bišku citu. Tā, lūk, man te rāmī viņš, tā lupateņa piešūt, lai es rāmī viņu varu ielikt, jo viņš tas audums nav tik liels, lai man viņš tā turētos, tā te man tie tiek jādats. Tā, šitien ir gatavā darba izmērs 35,5 reiz 27,9. Šie te skaistuļa gatavā darba izmērs tiek pozicionēts kā 45,7 reiz 25,4. Tie vilki ir krietni mazāki. Tur kaut kādi 11 centimetri.
Un, nu, varbūt arī viņas varēja. Viņa arī tonāli tāda pelēcīga, arī tie foni tādi vairāk tā kā sadara šiem, te viņi tādi, nu, tā kā. Bet es ieraudzīju šos vilkus, un viņi pēc izmēra ir, ko tas izmērs te palika man? 42 x 30, viņi tādi palieli. Bet man iepatikās arī šitie, es paņēmu šitos vilkus. Tālūk. Būs man, es nezinu, kad es viņus izšūšu. Tad, kad es pabeigšu tos, kas man ir, ko es rādīju pirmīt uz rāmiem, zīmes kārtiem, to Ziemassvētku. Protams, lai Ziemassvētku rotāji man ir stāv atvilknēs, kas man arī gaida, kad es viņus uzsākšu. Man ir vismaz kaut kā 2 komplekti. Tā kā tā. Lūk, nu, un tad no tādiem rokdarbiem tas ir viss. Šeit te fonā jums visu laiku redzat man salikto decembrī pabeigto pūzli, kas arī pagājušajā bija par fonu darbojās. Es neesmu sadūšojusies viņu izjaukt, jo man tā kā gribas viņu ierāmēt, bet man vajag atrast rāmi. Ja es atradīšu rāmi, tad visdrīzāk es viņu arī ierāmēšu un kaut kur viņu noguldīšu pie kādas sienas, atstutēšu. Man gan ir te fonā, ja jūs dzirdat runā, viņš ir bišķi cits krās, bet viņš tāpat tās arī noteikti ielīstu un tas ir viņa gaumē. Tad Ziemassvētku vecīts parūpējās, lai man arī nākošā gadā ir ko darīt, lai es nesēžu rokas klēpī salikus, un atnes man 2 jaunas puzles, katrai 500 gabaliņu poļu zīmols Interdruk. Te šiten ir numurs 6 rakstīts, numurs 6 puzle. Viņiem te sērijās, man nav neviena no viņām, neesmu likusi šī te. Es tagad nezinu, vai kādu no tām es, nu, viņas visi, jā, tāds lieši tā, nu, viņas tāds, jā, salikt, jā, tās krāsas. Tā. Un šī paša zīmola, tā, un šī gan ir numur 1, viņām tur ir 4, vismaz pagaidām ir 4 tādas metālika fantāzija. Tāda, jā, 500 gabaliņu katra puzle. Tā kā būs ko darīt. Nu, un tad vakaros arī sevi izklēdēja grāmatu lasīšanu. Decembrī pabeidzu lasīt Slepkava Alise. Darbība norisinās Oksfordā. Nu, krimināla romāna ir viena no maniem mīļākajiem lasām vielām. Vainīgais ir faktiski nosaukumā. Lai gan, ka lasa grāmatu visādi, tur var likties kā vienmēr, protams, tie vainīgiem. Bet, jā, beigas tomēr. Tālūk. Man ir aplikācija instalēta, tas saucamais laimes rats. Man ir, varbūt jūs tur augšā kreisā stūrītī redzat tur grāmatu kaudzīti, kas gaida arī uz lasīšanu, daļa no viņām varbūt. Tur tikai maz daļa no tā redzam ir. Man ir laimes ratā sarakstīts visas grāmatas, kas man paredzēts lasīšanai. Un kad es pabeidzu lasīt Slepkava Alise, es no tā laimes rata viņu izdzēsu un uzgriezu, kādu tad grāmatu. Man grūti izvēlēties, kādu es gribu lasīt nākošo. Nevis gribu, bet kādu man jālasa nākošā, tā laikam būtu pareizāk teikt. Jo gribas viņas visas izlasīt, ja jau viņas man stāv. Un man izmeta, un šobrīd man tur ir 18 laikam grāmatas, ja es nemaldos, gaida lasīšanas rindu. Bet tas nenozīmē, ka tās tikai 18 grāmatas. To grāmatu tur ir krietni vairāk, jo man izmet, ka man nākošā grāmata, kas būtu jāizlasa, ir Kristīna Lavrants meita, Sigrija Unsete. Tā ir grāmata, kas izdota 1992. gadā, kuru es jau esmu izlasījusi būdama arī tai 92. gadā stipri jauna vēl. Pirmā grāmata, un šeit te Kristīna Lavrants meita 2 grāmatas. Pabies grāmata, burti mazi. Te ir priekšvārds. 92. gadā priekšvārda autore bija Enrikova, bet tā, ka es lasīju to priekšvārdu, tur tāds padomu laiku piesatiens vēl. 92. gads neatkarība jau atjaunot. Brīva Latvija, bet tas priekšvārds
vēl tur kaut kāda buržāzija, kaut kas tie teksti tādi. Nu, tā Sigrija Unsete ir sen, kā teikt, mirusi, un tur apraksta to viņu, un tā, viņa Nobela mieras prēmijas laureāti, un tā Sigrija Unsete, viņa ir rakstījusi, viņa pati dzimusi 1882. gadā, viņš šo grāmatas ir rakstījis no 20. gada līdz 1920. 22. Vienmēr, jā, nu lūk. Un es pirmā vakarā knapši to priekšvārdu. Pirms gulētiešanas aizmigos, un otrā dienā bija jāpabeidz. Darbi norisinās viduslaikos. Kad es izlasīju to grāmatu, es šodien atceros tikai to, par šo grāmatu, ka viņa man ļoti aizrāva, kad lasot šo grāmatu, man gribējās nokļūt Norvēģijā, iziet pa tiem kalniem sniegotajiem. Es to joprojām neesmu vēl izdarījusi, bet es ceru, ka es kaut kad tomēr aizbraukšu uz Norvēģiju. Jā. Es esmu redzējis arī filmas savulaik, neatceros kurā gadā un neatceros īsti, bija kaut kāds filmu festivāls, vai tā bija Baltijas pērle vai kaut kāds Ziemeļvalstu filmu festivāls, bet šo filmu es skatījos Kongresa namā pēc šīs grāmatas uzņemto. Filma kaut kā man tāda nav palikusi tik ļoti atmiņā, un man ir vienīgās atmiņas, ka es bišķiņ biju filmā kā tādā kaut kā vilsies, jo grāmata man patīk daudz labāk. Tātad šai te ir 2 grāmatas, tas jau ir 19 grāmatas. Piemēram, man tur ir, es otrais arī pārlasīšu Meiteni ar puķu tetovējumu par to Elizabeti Salanderu. Tur ir, tam sākotnējiem autoram ir, ja nemaldos, 3 grāmatas, un tad tur vēl ir cita autora turpinājumi. Tur ir kaut kāds 6 vai 7 grāmatas, man laikam visas nav vēl pēdējā man arī es nopirku, tagad, kad zvaigznē bija tā melnā piekdiena, laikam arī nopirku, jā. Tā kā man ir tur krietni vairāk grāmatas, ko lasīt. Bet šī, jā, tās Meiteni ar puķu tetovējumu, jā, es gribu pārlasīt vēlreiz, lai turpinājums es tomēr, it kā es atceros to sižetu, un runājot par filmām, Meiteni ar puķu tetovējumu filmā es esmu skatījusies gan zviedru variantu, to seriālu amerikāņu, tas ir vēl švakāks manās acīs sižeta atspoguļošana. Zviedru vēl seriāls, kaut kur es viņu skatījos, kaut kur internetā, es viņu laikam skatījos, bet jā, nu, lūk, šī te grāmata es patreiz, jā, viņa vēl nav to savu liktenīgo vīrieti satikusi, viņas tagad apglabā savu bērnības draugu, bet, protams, tā ir klasika, viņa ātri nelasās, visi tie apraksti, kalni, cilvēki, visi tie priesteri, kas tur, kā tur raksti, tur es brīžam apjūgtu, es vēlreiz lasu, cenšos, kurš tur kuram dēls, kurš tur kuram meita, brālis, tur karaļi, tur, nu, viņi nelasās viegli, jā. Tas ir tā. Un man šobrīd ir tās 18 grāmatas, ieskaitot visas tās sērijas, tā kā tur ir vairāk, ja, bet 18. Nu, un, protams, tad man jau top arī jaunā Laimes rata, kad man tiks izlasīts šīs 18 pozīcijas, tad man top jau jaunās, un decembrī jaunā man Laimes rats papildināts ar 2 grāmatām. Šeit arī sanāks, ka te ir... Es, protams, tagad nezinu, neesmu iedziļinājusies, vai tā ir sērija ar vieniem un tiem pašiem varoņiem. Sāra Pīrse, šī ir pirmā grāmata Sanatorija, un viņai tur ir vēl kaut kādi turpinājumi, ir arī te kaut kāda trilers, cik es saprotu pēc tā apraksta. Ir vēl 2 grāmatas, šeit ir bija Biesoknis vai šī Sanatorija, neatceros, kā to 3. grāmatu sauc. Viņa ir pasen izdota 20. gada, viņa nav jauna grāmata, izdevniecība Helios, ja nemaldos 20. gada, jā, 20. gada. Tad man vēl arī ir internetā nopirkts e-grāmata arī, bet laikam ir, bet es tagad nepateikšu, kas man tur ir. Tur arī laikam 1 vai 2 grāmatas esmu nopirkts. Šī ir gan bērnu grāmata, Kirana Milvuda Hārgreiva, Leila un zila lapse. Viņa latviešu valodā ir viņas autore, ir
Julia un Haizivs, bet tā ir bērnu grāmata, bet es viņu nopirku. Nu, viņa tur iekšā ir tas noformējums. Mani tā aizrāva. Jā, tas noformējums. Es nezinu, kā tā pirmā grāmata ir bijusi. Jāpameklē, varbūt viņi ir vēl kaut kur nopērkami. Šitā ir Jāņa Rozes izdevniecība, jā. Viņiem bija tā akcija, ka 25% varēja ar atlaidi nopirkt. Te es viņu paņēmu. Viņa ir izdota, kurā gadā viņa ir izdota. Es domāju, ka viņai jābūt laba. Šī gada, 25. gada grāmatiņa. Bet viņa varētu būt kā arī interesanta. Un autors to noformējumu mākslinieks grāmatai Toms de Freston, cik sapratu, tas ir vīrs ar sievu. Briti, jā. Nu, tas ir grāmatas. Nu, tad laikam viss. Tad tas viss. Esmu stunda 10 minūtes, bišķi vairāk. Veiksmīgi. Uz pusi samazināts, jā. Nu, es biju cerējis 45 minūtēs, ka es spēšu iekļauties, bet laikam man tā nesanāca tīri. Tad saku paldies. Tie, kas noskatījās līdz šai vietai, novēlu jums priecīgi pavadīt veco gadu un ar cerībām sagaidīt jauno gadu. Lai jaunā gadā piepildās viss, ko mēs paši vēlamies un kā teikt, viss, ko mēs darām, visi lēmumi ir mūsu paši pieņemtie. Un katram jau mums tas dzīves tecējums ir savs. Un nav jau tā, ka ir tikai rožu dārs, ir arī ērkšķi. Bet, lai tās baltās strīpes ir platākas nekā melnās, un visādā ziņā, lai ir laimīgi. Priekā. Tiekamies manā 3. rokdarba dienas grāmatā. Paldies, tie, kas noskatījās līdz šai vietai vēlreiz.